13,3. Un nebūs slikti, lai pasludinātu veikalu atvēršanu, uzsist viņu gaisā. Mēs gan bijām, es ieteicu, ka vajadzētu kādam uzdāvināt. Jūs teicu, kā mēs viņu uzdāvināsim? Piemēram, saki, Juri Ducari, vai tev vajag, nakaļauju man jauno galvu. Tā konkrēti, nepārteicinoši, ne? Un mums varās dāma par tomēr, dāma, doma komerciju, vai ne? Ka vajadzētu pārdot. Tu jau naudu nemaksā tur, ne? Vispār vai tev ir nauda? Ir. Cik tev ir? Cik tu dotu? Nē, tagad tā atbild. Tā viņa maksā 439 latus. Cik tu maksā par viņu? Tā. Mēs izvēlam tā. Mēs viņu nevis kādam uzdāvināsim, bet pārdosim. Un nevis pārdosim šeit viesiem, bet kādam pirmajam veikala apmeklētājiem. Es līdās iziešu uz ielas un kādu cilvēku, ko mēs ar Virkuļu sarunājuši. Viņš tikai, viņš tā naudzīs uz Jūs variet atnāt atpildīt. Mēs viņam viens nejauši darām gājēji, uzaicināsim šeit iekšā, bet tikai neviens neko nesaka priekšā, cik viņi maksā, un mēs mēģināsim šim cilvēkam pārdot šo gauju. Ja? Un tā būs pirmais pirkums, bet iekšā nevis, ārā nevis. Jā, tā. Labi, pēc iziesim ārā un paaicināsim. Veikals tiek atklāts. Ja? Šeit ir sanākusi publika, ja, tur ir vairāk nozars pārstāvi, te ir bankas vai ne, tā. Un mums tagad te būs arī kokteļi un muskots, viss kaut kas, kā jau parastā atklāšanas ceremonijā. Un tā kā šis ir datorveikals, un jūs zināt firma Kapitāla, jūs esat dzirdējis, ja? Kas ir tas firmas Kapitāla, tāds īpašais brands vai īpašais vārds? Tieši tā! Vairāk megabaiti. Tu skatos 3, skaitā 3. Gigabaiti. 3 megabaiti. Un pat disks, jā. 500 gigabaitu centrais disks. Apmēram, jā, es varu pateikt. Pilnīgi precīzi. Jā. 430 tābūt precīzā cena šim konkrētā datoram. Elīte, pat cik jūs būtat diagnostiķu datoru? Šodien. Tagad veikuma atklāšana. Pa latu. Ko jūs nodarbojaties ikdienā, ja jūs zinājāt, tas ir sietā apraviņiem?